Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Tu neuzņem, te tik briesmīgi. Savādāk sūdsanāks. Zini, viņi jau vairāk Meitene dokumentālā filma būs kaut kā unikina. Vienīgais nevajadzēja filmēt tur, kā mēs kapam uz tā kablu. Pēc tam policisti ieraudzies. Policija Jo, kā tu pārdzīvo. Ak, Dievs, kā tu saki pārdzīvo. Ak, Dievs, jau sūd būs, vai ne? To nevajadzēja. Nu, ja Liecis mierā. Neka kā piekta Liecis kabla. mierā, ne pirmo reizi. Tā eitaks. Nu, iet gadu. Dokumentālais. Kā tur ir? Varbūt aizies kinokomēdiju, ko tu par to pārkāptu, to Par to zināt es var. šaubu nav. Nu, bet tāpēc es saku. Šaubu nav. Komēdija būs. Kāpēc tu redzēsi? Ūdens, ja? Apļām sūkas pa virsu. Nebija par kvāles. Uzmanīgi. Šovasar 10 kravas no Ventas sadzinām augšā ar palu ūdeņu malku. Солярка там возле трактора стояла. Ты что? Ты солярка. Солярка, тебе говорят. Я не чувствую. Ну, солярка я сам туда поставил ее. Точно солярка. Я тебе говорю. И раз. Vēl bija. Varēs? Nevar vairs pagaid. Varēs paņemt. Ivar, es tev padošu šo sūdu. Ei, tiks. Nu, ko es varu darīt? Neko nevar darīt. Pelde? To lielo tu nepacel. Tas jāpārzāģē ir un tas... Daži nāc to palīdzēt, seķu tagad kūka. Tu uzāģies kūka. Nu, kūka pēc tam sazāģies. Labi, aizies saremontēt, nāk šito dabūt pārzāģē. Ak, tu ies remontēt. Kā tā? Man šausā, blīd. Manikjor. Ka iet šīs remontēt. Apsteigās, puikas. Dabūt uzpīpa tur. Tu ārni gribi man nākt uzpīpat. Ko? Nu, tu dzer vai domā, bļēt? Ko tu varējuši? Nu, bļēt. Es tev iedos šito te. Dzers. Nē. Tā, lai. Ija. Neizsmagi dzīvē, ir smagi. Un pat arī vainīgi. Vajās esmu nevajag. Man bērni bija, vīrs bija, man profesija,
es mācījos, es dzērus nebiju. Pirms tam kaut kur 20 gados, kur bišķiņ kaut ko šampanīt, kaut kur tur tādu. Visi jautājumi ir sāpīgi, bet ne visi nav, nē, ja māk dzīvot, bet kā viņi dzīvot. Es dzīvoju ļoti kā man vecāku, mamma nebija, man omīti audzināja. Man nekā netrūk, man ideja frizieru skolu, es pabeidzu. Es 25 gadu par frizieru strādāju. Kā Ivariņš pipariņu neielēja? Zubčīgi ir vai nav? Kā tu domā? Jāpārbauda. Kaut kas ir? Kakls būs izārstēts. Kas jums gribēs paskalot rīk? Es nedomāju, neskalot, piedos. Indriņā, kur tu esi, meitiņ? Tu nedzer gadījumā, tu nedzer. Ja man kādreiz būs pateikt to, ka es dzīvošu šādi, es nekad dzīvē neticētu. Gaida arī iedod lūdzu. Jā. Tu jau zini, ko es... Paldies. Varēja savu ģimeni, varbūt tas varēja censties, bet man ir tāds raksturs. Un riebīgs raksturs, es zinu, tāpat es esmu šeit ļoti riebīgi, jā. Ko es domāju, to es ļauju, un tāpēc mēs savā starpā ļoti stikti. Es pat ar viņiem arī kontaktējos. No viņiem mēs esam viens kopa, bet es ar viņiem arī ļoti stikti kontaktējos. Klausās pēt kārtīgi, un es domāju nolīdzināt raizumu un braukt mājās. Iedzērs, jo jābrauc jau vēl kādu pārdienu, te būs ko darīt, jāizlaid ir ārā. Nav jau ko mocīt, ja tam zigim puņķis sāp. Хуйня пройдет. Не надо дышаться. Natāša, lūdzu viņam neļaut pīpēt. Дай сам. Klausies. Kāpēc tu bļauj? Es te nebļauju, es говорю. Mums attiecības nav savā starpā. Nav. Galīgi nav. Mums ir garām galīgi. Kas tu jūs satur kopā? Kas tur Ivars tikai? Ja tas Ivars nebūtu, tad mēs nekas nebūtu. Viņš dod to darbu, lai kaut kā labi mēs pīpājām, viņš to pīpu iedod. Bet te ir izlutināti. Es nevaru kolektīvu satikt, es nevaru. Man uzskatīs savādāk. Ja uz lauku ir, tad dar. Ja nedar. No darbas nebaidos. Bet tā, es domāju, kādreiz, stulbietas, kas ir laime. Manos 51 gados laime, tas ka ir labi. Bet tas nav tas izēja. Jo tāpēc, ka šeit arī es ilgmēr, es saku, vairāk kā 2 gadi es esmu šeit. Tā nav izēja. Par godu Latvijas zemniecībai. Plīt! Ko te jūs domā? Tā lieta ir nopietna. Ko te tu domā? Te pa Kurzem tagad loks ir uztaisīts. Pensionāri brauc skatās kaut ko. Nav jau ko rādīt. Ir vienīgais baznīcas, tad kā muzeja. Tā kā šeit nekas nopietns nav tāds. Tad brauc pie mums, tad mēs cepam pankūkas, metam ar šķēpiem, stāstam, ka grūdīņiem iet. Viena dāmīte no Rīgas pieteicās 3 dienas ekstrēmos apstākļos padzīvot pie puikām. Tas tikpat kā Liepais cietumā. Rapits ir. Māsa Indra ir ļoti talantīga pankūku cepēja, bet māsa Natāša gatavo ļoti labu biezputru. To sauc pa mūsējo bukstiņu biezputru. Reku, vielīgi. Dāmu apkalpo, dāmu. Jā, un ievārījums un paņem to sekot vielīgi. Kā jūs jau visu tos tērpus, visu paši taisat? Jā, tērpus viss.
Vecā tēva vecie miltu maisi, apkārtējie zemnieki mums sadeva savus vecos ulmaņu laika maisus. Mēs visus tos pāršuvām, izmazgājām. Adatas pašikaļam, jo lielās adatas lāpāmās adatas nevar dabūt. Izskaļam, izfrēzējam un viss notiek. Nu. Mūsu vājība ir viduslaiku ieroči. Ventspilī es aizbraucu pie vēsturniekiem ar pirmajiem paraugiem. Viņi teica, Ivar, ka tas ir galīgi garam. Vajadzīgs ir kaut kas vērtīgāks, tātad no vēstures materiāla. Tad mēs sākam ar viduslaiku ieročiem darboties. Vēsturiskās liecības. Mēs ar to visu strādājam. Viduslaiku arkebūzes, arbaleti, ieroči. Vērtīga grāmata. Bet šitā viss tiek taisīs? Mēs pakaļdarinām, var teikt. Ar šādām kaujas vālēm kādreiz Kurzemes zemnieki ir aizstāvējuši savu īpašumu. Ja krustnesis dabūja par ribām ar šādu vāli, tad nekāds lielais maizsēdājs, ja viņš nebija. Vairogi šie ir no vecām degvielas mucām, visi kniedēti, taisīti. Šie ir kuršu kaujas zobeni. Tādus kuršu vietvalži saviem karakalpiem ir devuši ikdienā kaujā līdz. Un kursa vispār ir ļoti bagāta ar ieročiem bijusi. Ejot tālāk, attīstoties ieroču industrijai, mēs nonācam pie arbaletiem. Ventspils Livonijas ordeņa pilī ir bijuši 35-40 arbaleti kaujas kārtībā. Vecajās kronikās tiek rakstīts. Identiski viņi varētu arī nebūt, jo nav vajadzīgās inkrustācijas, bet lielos vilcienos es domāju, ka ļoti līdzīgi. Labu apetīti. Džek, tu ēdis? Neēdis? Puika. Negribi, ja? Paēd? Jā. Tad ēdīsim, brāļi un māsas, ko Dievs devis mums. Lai putra laba, lai... Saimnieks, paldies, putra ļoti garšīgi iznākusi. Nē, sākot no krievu laikiem ir bijis visādi dzīvē, ir bijis ziemeļi bijuši. Un tas saistīts viss ar sausa likumu un viss kaut kas. Tad gribējās kaut kāds piedzīvojums. Piedzīvojumi beidzās ar 10 gadiem. Cik tev galā ir tie arodi? Braukt, remontēt, laust un atkal remontēt. Būvēt. Pagaldniecību. Šeit pat, ko vajag. Un tagad arī kalpnāk. Vidu. Un kā ar ģimeni nekad nav bijusi? Ir bijusi, jā. Ir bērni, pieauguši. Meita, dēls. Tie par Rīgu. Viss ir bijis, jā. Bija dzīvokļi šeit pat Ventspilī. Māte nomira un viss ar to viss beidzās. Kur tu dzīvoji? Dzīvoju pie draugiem. Strādāju gadījumu darbu savu laiku un es kaut kā zināju. Bet nav taču tā, ka dzīve galā un vairs neko negrib. Nē, kāpēc? Ko tu vairāk? Gribat uz kaut kur vēl aizbraukt kaut kur? Uz kādu ārvalsti vēlreiz? Paskatīties, kā citi dzīvo. Varbūt kaut ko iemācīties. Kā jādzīvo pareizi. Nē, tu neesi pareizi dzīvojis vai? Laikam tā iznāk.
Nu kā, cerība ir pēdējā, kas pamet. Kaut ko jau cer, varbūt nākotnē būs labāk. Būs labāka raža. Varbūt būs vairāk naudas. Tu kādreiz gribētu šo vietu pamest? Pamest. Gribēt un varēt. Atšķirība, laikam. Es tā domāju. Pagaidām nav reāls iespējas pamest. Varbūt arī gribētu. Jā. Vakar ir pa centrālajiem turtiņām. Tas jau piekrītas. Ejam sīvi. Man nepatīk tā Pīķu kunga tā augstprātība, bet tu viņu piecietīsi, jo suņa reja un karavāna ir tālāk. Un pie tā principa tu pieturīsi. Это вы мне, да? Да. Так. Выливай. Я чуть-чуть перемешаю. Можно? Можно. Перескай. Ну, что расскажете? Сейчас вы пойдете там, где мужчина гадает, там, да? И он все вам расскажет. Вот это будущее, это будущее. Nē, tu tā kārtīgi nevarēji likt. Tu jau neliek, tu jau tiek liek. Es taču griezu. Jā, tu jau gudrāk pa visu. Tagad beram neattīrīt šitās divas sēklas. Uz sietus beram. Kad tik pilns nav. Un tagad mēs tā šeit birst daļēji kopā ar balānu sēklām no mezāliem. Tu galīgi iet laukā, birst ārā. Viss tas nevajadzīgās. Jau taču kopā paliek, bet vēl vajag, ka daudz graudu ir klāt. Bet tas daudzums jau liekas, ka daudz uzber, bet tur jau redz, ka iznāk ļoti minimāli. Un tā mēs arī pagājušo gadu. Tā kā laika apstākļi bija ļoti ideāli, varējām iegūt ļoti bagātīgu diļu ražu. Bet realizācija, tā kā diļu sēklai praktiski nav, cik es apzvanījos, tad viņš stāv kā balasts manā budžetā. Nu, te uz kādiem 35–40 tūkstošiem ir iekšā naudas izteiksmē, ko es nav spējīgs pārdot. Jo sēkla maksā 18–20 kilogramā kvalitatīva. Nu, diļu sēkla ir perfekta. Un šitā roka nelaisās? Nu, mēs piedāvājam kurzemes sēklām, viņi saka, certifikāta nav, aprobētas viņas nav. Nu, kamēr es aiziešu līdz aprobācijai, līdz certifikātam, tad man nebūs ko katlā bāzt vairāk pašam. Ivar, to vilksim arī nost.
Jā, tūlīt tas ir. Natāš! Es šeit gribu ieiest kaut ko. Vairāk tās frikadeles pasmēl. Labi. Paldies. Nākošais nāk šurp. Vai iepagājis? Pēc tam lasīsim. Es jau vienreiz salasīju. Šie ir mūsu nepiepildītais sapņi, tās tukšās pudās. Ko teica mirstošās zvaigznes? Ну, здравствуйте. Ну, как в субботу там обстановка? С 11 до часу, да? И два человека будет. Будем ложить карту будущего, будем гадать венспилским жителям. Так что все к лучшему идет, да. Ладно, до встречи. Да. Natāša Riktē Trumuļs. Klausies, Lūdzu, dzer. sestdien jābrauc ir kārti likt. Un tu brauks man līdzi. Jā. Un lai būtu skaidra, kā stikliņš. Tu man iedod iedzert, tad es būšu skaidra. Paldies. Ventspils domē ir pasākums atkal. Krieviem ir svētki, tur ies vaļā ļambas, nauda būs kāda. Būs ko pīpot atkal. Taupiskas režīms. Krīzes režīms. Jā, krīzes režīms, puskāroties. Bet tā nevar tik daudz, puskrūziņi tikai. No. Kā tur ir, Natāša? Zaganos. Viņš jau bita vienreiz. Natāša, paldies par pusdienam, ļoti garšīgi. Lūdzu. Es strādāju slimnīcā. Apnika? Neapnika. Kas tad bija? Nu, tā būtu iznākt dzīvītē. Pazaudēju dzīvoklī, un tad te bija jābrauc un dzīvot. Es nākusi no Ventspili. Es tur dzīvoju. Tagad dzīvoklis tur nekas vairāk. Nav nekas vairāk. Tikai kapsēta pie mammas un pie tēva. Vietiņa. Māsa man tur dzīvo Ventspilī. Viņa sakop, un es kā atbraucu, mēs abi divi aiziet. Ko māsa saka, ka tu dzīvo tagad tādā brālībā? Neko. Nu, ko māsa saka? Māsa ņirt par maniem. Tev tagad ir daudz prieka dzīvē. Prieks ir darba. No tā tu nebaidies darba. Nu, izstāsti, kas tev tad siltumnīca aug? Siltumnīca stādiņi aug. Tabaks, 4 zorti, tomāti, gurķi, sēleris, petersīli. Un pēc tam visu pīkosim uz lauku. Kas jūs tur visi satur kopā? Nu, tos cilvēkus, kas jūs tur dzīvojat. Nu, kā jūs viens otru paciešat? Kāpēc? Kādreiz nepaciešu. Piemēram, es nepaciešu. Patis neciešam kādreiz? Es ir.
Ir. Nu, bet kā jastu, izdara lūdzu to, pats neviens neko neredz. Neredz. Nu, tad man jātaura, jābļauj. Tev patīk citus mācīt dzīvot? Jā. Audzināt. Jāņu nakts būs ļoti īpatnēja nakts māsīca. Cik ilgi tu domā šeit dzīvot? Vēstures tavu klusu. Nu, bet tādu citu dzīvi te negribētos? Gribētos, bet kur? Nu, bet kādu to savu nākotni tu redzi? Izrosies no šejienes ārā, vai tu nemaz negribi to darīt? Nezinu. Varbūt meita atbrauks un paņems man uz Ļeņingrādu. Viņa dzīvo Ļeņingrādā. Man vienīga meita un dzīvo Ļeņingrādā. Viņa man to solīja kādreiz. Tagad tā prātīgi, skatīties, vai? Cik mēs esam? 7, 6? Paņems to baltucas. Nu, ielaiž šefam ar vienu. Nedrīkst tu pie stūrī. Nekaiš tam mušas. Pie stūrī nedrīkst dzert. Kurš tā man veidīs uz piltiem? Pušķinu? Nāk uzkoši kā dreņķi. Stāvā dreņķis, krasta dreņķi vēl palikusi. Tās iedod lūdzu šķiltavu. Indra nedzer, nepipu un nopirk šķiltavu. Toties mums ir brīvi kursu. Silķipaņi. Naudi kabā, tad dzegūs kūku. Nav. Šodien bijāt kapiņos sakopt un tā, nu, tad cilvēkos daudz kaut kādu svētumu palicis ir. Jā, es jums pateikšu, ka pret kapiem viņiem ir ļoti nopietna pietāte. Un es te Zigim un Natāšu esmu prasījis, nu vai nevajadzētu arī apkopt viņu dzimtas kapus. Tad viņu acīs iesprāgst asaras. Un es domāju, viņi pat nevar atrast, kur tas atrodas. Kāpēc tu kaujies tā? Vēsūs. Tagad tu man dod pēnes un izbrauks uz pilsētu. Un tu pīpēt iedosi mums. Iedos pīpēt. Pīpēt. Айде, Наташа. Ну вон. Наташа самая молодая здесь. Так. Katram pa saldēju. Man vairāk nav. Tur iznāk. Vairāk nav. Tā, uz daču un pa visu čekadu. Salavēci. Un jūs angliski? Angliski es nesaprotu. Do you speak English? No, slikti. Nu, Tā mīļā klausieties. Lūdzu, nāciet. Es varu patiet. Nu, protams, jums jau ir. Ne jau man. Ātri, ja? Kā gribat. Mēs jau bijām pirkt alvu vēl šodien.
uz to Latgalīti. Nu, nav jau viss akumulātori sasisti un laimes, visi grib liet nepajūtam. Ligīt, nu kā tev tur iet? Ligīts meklē. Ja mēs rītvakar tik žēlīgi liesim, tad mums ir bankrots. No? Indra! Šeps tā zīvē, tikmēr viņš jau bies palicis sasals. Nav sasalis. Salatētis. Pušu. Tu to vārdi nolieci tā kā vakar. Vakar kā piegāzi. Vairāk neviens negrib uzpīpēt. Līdz tēr nav tur pīpot, jāsnēr. Dabūt jau kādu lausu tuberkulozi iekšē. No kurienes tev tāds akcents jūtams? Es pols. Pols? Pēc tautība. Osta strādāja, robežsardze nodienēja 9 gadu Latvijas. Kas tad tur nepatīk, tad ir robežsardze? Es varu pateikt krieviski. Стал слишком много пить, посмотрев на это блядство. Kā tu ir sadzīvot ar tiem pāriem, saviem vīriem, sievām? Normāli. Katram cilvēkam ir savu dzīvi, savu attiecību. Nu. Ja piemērojies ir kaut kā, lai es sadzīvotu kopā. Nākāds ar to mačeti nosīt tos lapus. Šeit? Nu, protams, ir katram tā būva. Nevajag sūdz tāļu citam, nu. Tev arī netaisi tā. Ja tu satais sūdz, viens otru, nu, pats vaidīgs. Nav ko dalīt. Nav ko dalīt. Viens reku Zīga Čangals, nu. Tur latvieši, nu. Es pols. Natāša Baltkrievien, nu. Ko mums dalīt tur? Visi brāļi un māsas. Nu, ja. Tā ir. Jūs atbrauksiet arī šeit dzīvosiet, nu. Ko mums dalīt, nu? Lauka? Pus uz pusi. Mēs gribam strādāt un rodiet. Ejam uz bāzi. Bet cilvēkiem parasti tā, jo kaut kas tur dzīvē neiet tā, kā vajadzētu, vai tā kā gribētu. Kuram cilvēkam iet? Pateiciet man. Jums iet visi? Tā kā jūs gribat. Tāpat man. Tā ir dzīve. Nu, bieži tiem, kuriem neiet, tie paliek nikni uz visu pasauli. Es nezinu. Es nav nikns uz visu pasauli. Labi, man tur sanāk griezti kādreiz. Ko man tagad? Sadzerties vai sīst visu pēc kārta? Ja tā pašam gribētos no šejienes tikt projām? Tu zini, ka man šeit patīk. Vienkārši mierīgāk nekā pilsētē. Ei jäänyt paljon kuin tuttavasta.
nes to biešu alu šurpu, vēt. Tu ielien man šo? Es ieliešu te. Ar Joni jau tā nekas nesāk. Saslāpuši ne pa jokam. Kā tu domā? Kāds jociņš tur var būt? Tas ir rītīgs. Tas bietis tomēr, jā. Šis auds tiks izdzerts, un kur te no jauna dabūt? Sīgi, iedod man lūdzu nazi. Jāliek būs raudzēties. Man bietes, jā. Natāša mazgā bietes. Katru bieti rūpīgi nomazgā. Nu, tas tehnoloģiskais process ir tāds, ka no lobarības bietēm, puscukurbietēm mēs gatavojam alu. Uz aku. Arī paņem aiziet uz aku pēc ūdeni. Ko te nu darīs? Kāpēc griez ir nagos? Drošību ievēroji, kā tu domā? Es neparaksties par darbu. Tas ir točnā. Dzērt un dziet patīk man, strādāt it nepīs sev. Kaut kur pļava izskapt skan, bet es tik guļu uz grīsev. Pagaidi. Es ir met kurs gājis sauri. Ivars, varētu lūdzu palūgt uzpīpāt vienu? Es ņargat. Nē, es negribu iedzert pagaidām, Nu, jā. bet es gribu uzpīpāt. Nu, viss kas. Tā, mās 5 minūtiņu perekūrs ir. Pimpāda tu sūdi. Nu, un tagad mēs liekam tabaku. Vo. Mēs pa bišķam te ieberibim, cik nu mums ir. Kādreiz ir tā, ka nav nemaz. Nu, redz, un te mēs tā sakruķi. Tā mēs tā Pielēmē. Nu, un tā mēs tā pilīmē. Nu. Un sena krūtka. Jā, un te es varu redzot rekušiem. Nahuja, man nevajag. Dabūj to trauku. Več. Medniekiem mums ir zelta gabaliņi. 3 naktī atvērt. Cūks, galvu, pautus, plaušas. Te būs kvest. Tā, ko tad? Tam Eiropas paketem ilgnējs vilks. Jāizmēr. Sāgries tā uz pusēm vēl, nu? Ja nu te paņemās. Ko tu nevar sacīt? Vai? Ja nu nevar gribas šķēdīt. Nu, vēl uz pusēm sāgries. Ko es jau plaušam darīs? Atliksi klāt. Ko tu domā? Kā tāds šitos ir? Šitos pauts noliec kaut kur, lai kaķis neaizrāk un savāc to. Tā. Viņi ir nākuši no pilsētas, no pagrabiem, kuri palikuši bez iztikas. Viens dzīvoja pagrabā ar savu sievu. Izējas nebija, bija jādod mazais vagoniņš, kur dzīvot. Nu. Otram sieva pameta viņu. Suns sakoda. Sākās gandrīz kājā gangrēna. Nu kā tu tādu pametīs likteņu varā? Tā kā mums dzimtā bērnu, manā ģimenē bērnu nav, tad tie mani grūdieņi. Es nevaru viņiem neko samaksāt. Es viņiem varu iedot maizes gabalu, zupas šķievi. Katram pa zemes gabaliņu ir iedots. Katrs savus zemes gabaliņu apstrādā. Sēklas mēs sapērkam. No rudenī liekam kopējā katlā un ēdam. Bet šī traģēdija ir visā kopumā Latvijā ļoti nopietna. Jo augstajos kantoros sēžot tie jau neredz, kas notiek perifērijā. Cilvēki ir kapitālā kā stūri iedzīti. Nu, baļuks var sākties tad.
pastrādājuši šodien esam mazliet. Redzat, pārēja no sociālisma uz kapitālismu. Tas pārējais periods mēs esam tie produkti. Kāpēc jādzer? Aizmirsties vieglāk ir. Vakarā viņš izdzer glāzi alus, krūzi vai divas. Viņš var gulēt mierīgi. Viņam nav jākreņķējas, ko meita dara, ko pazudusīs sieva dara. Jūs dejos vai nedejos, nesaprot Latvijas? Tā šī dāmdeja. Man jūsīs. Arī domā, ka Natāšai sirds nesāp, ka meita ir Ļeņgradā. Nedomājiet, ka Zigim sirds nesāp, ka dēls klīst apkārt kaut kur. Vai Juzefam bija vieglāk, ka tāds pats gājējs viņam civilsievu ņēma un atsabināja kā privāti īpašumu un atstāja pie mums neziņā. Tā, ko te laižam tad? Dzēra, tēvs un dzēra dēli, dzēra visi ciemiņi. Sāc dziedāt tā. Atnes pelns āri, viņam neskan galīgi. Vajag uzbērt pelns. Divas saujas atnes uzreiz citiem. Viņam jārūc, kurzenieki ar kapļiem, ar slotām ir spēlīšana. Man jau teica, priekš kam jau var tas tev vajadzīgs, bet ko darīsim? Vienu smalku mežā arī nevar sazāģēt, pa visiem mēs sazāģēsim tagad. Man ir traktori, es varu zemi apstrādāt. Kartufeļus mēs varam iestrādīt, rudenī varam noņemt. Uz Šovājas ar viens nevar aizbraukt. Mēs kopā aizbraucam, mums kāda nauda ir, katram vismaz 5 lati, bet ir. No. Viņš ir bagātinājis sevi, viņš ir dabūjis vakarā iedzert, viņš ir kontaktējis ar cilvēkiem. Tas pats Miltu Malējs, Modris. Viņš 25 gadus nosēdējis cietumā, viņš neko nav redzējis. Mēs paņēmām uz Rīgu līdz Doma laukumā pirmo reizi. Viņš bija stāvās sajūsmā. Izņemot alkoholu, cietumu viņš neko dzīvē nav redzējis. Ar mums viņš iet citā apritē. Jauns un traks, tas puika esmu bijis, laudams manu zelta. Jauns un traks, tu puika esi bijis, laudams manu zelta gredzentiņ. Laudams manu zelta gredzentiņ. Nu tad ieber vienu. Tālāk un atķaurē. Nemāk vārdus mēs vairāk. Tevi mīlu, bet tevi dzīvot nevaru un negribu. Viņi ir atkarīgi cilvēki. Varbūt, ka vajadzēs sākt no ārstēšanas vai no kaut kā cita. No citas puses pieiet visai tai lietai, bet visur vajadzīga nauda. Gārzēs vecātajā mājā, tur mums tāds rehabilitācijas centrs, var teikt, kas galīgi nevar attiet, tad to aizsūta uz Gārzēm, tad ir vecātajā mājā, un tad viņš tur tā pamazam attiet. Bet viņam jānopērk pārpudeles alus, mazais šnabītis, lai tas organisms kaut kā tā attiet. Te nevar dzert tik daudz, ja nevar turēt. Turēs kājas, nu? Nu, tāpēc. Turas kājas, es sēšu uzviet. Un baļuks bija labs, bet nu tad rezultāti ir tādi, kādi ir. Mēs caur savām šovu programmām, ar ēsvārīšanu, ar tādiem izbraucieniem cenšamies atgriezties sabiedrībā. Vai tas izdodas vai neizdodas, lai to sabiedrību vērtē? Nu, nāc no jūties, nu vai tad tā var? Vedam viņu uz vagonī. Vedam uz vagonī, neko nevar darīt. Nevar dzert tik daudz. Ko te tu domā? Obļamba. Nu, nāc, iet gulētī. Svētki beigušies, baļuks bija labs. Tagad davai pašu. Es tev teicu, ka nevar dzert. Ko tur man raudēt? Natāša, jūs ar Indriks pa priekš, un Juziks ar Zīku aizmugurē. Nu tā lēnām nāk. Mani nevar veikt, tur ir un kāpaies. Sit domino, Laus super astra deo. Lai svētīts tas kungs un viņa cēlie darbi. Vienam vēl gaida. Un tādā garā, ja? Tagad iet apakaļ. Mums vēl šitā jāgriežas. Apgriežat riņķī.
Sāk pagriezies. Un tagad tā. Mazā solītī, tikai nekrīt kapā iekšā un kāds neizmandas, kas Pierunā tikai. Ļoti labi. Es jums izdošu vēl pa vienai cigaretei sapīpes kārtīgi. Un tad laidīs projām. Pavadīs to gaidāt šeit. Noliek tas buņķis, liek kur sēdēt. Labi, mēģinās braukt. Tā, ja ir policija, mutes ciet, ja? Citādā cilvēks tā nevar pārvadāt, bet ekstrēma apstākļi neko nevar darīt. Labi. Klātiņ bija stārā. Mērkaķis ārs, viņam ir buļnauda jācer nost. Vai te nu nevari atnākt uz kapiem, pavadīt draugu? Tā kā bija jācer kopā, tā bija labi. Gaiders savā dzīvē jutās kā airētājs, kas brauc ar laivu pa dzīves straumu, vai pietrūka spēka, vai uznāca vienaldzība. Bet tā ir vietā, lai vadītu šo laivu, viņš tai ļāva virzīties pašai pilnīgi, paliekot straumas varā. Piederīgos laidīs pa priekšu citādāk. Mēs pašā aizmūrē. Viduslaiku etnogrāfiskā kopa atvedās Gaidar no tevis. Glorijas sit domino, lauc super astra deo, lai svētīts tas kungs un viņa cēlie darbi. Šādus vārdus viņš iegravēja pēdējā darbā lādītē, koka lādītē. Malačs, bez kods kodam izdevās. Natāša, ņem. Tu iedzēri? Jā, tas jau trešais no mūsiem. Nu jā. Nu tagad skaitīs. Zupakoj duši. Tāpēc jāvaldās, ja nevar tā dzert un priecāties. Mums Dievs nav devis tik daudz laika dzīvot. Es domāju, tagad sakrita. Tā aizvēr. Jāiet, tad atšķiet bija jāiet projām. Neko darīt nevajag. Beidz brēk. Nu, ko darīt? Tu aiziet... Viņš jau visu dara. Ko? Viss jau iedzer. Nu, bet viņš jau sev no laika. Negrib runāt. Kur ir Zigā? Es Zigu lūdzu pateicu. Zigā aizgāja pārģērbties. Nu, ko ģērbsies tagad? Pasadies cilvēcis. Kā ģērbšanas? Tā ir, jā. Par Gaidaru vieglajām smiltīm. Lai viņiem tanī saulē ir silti un labi. Jo viņš bija nomocījies ar ikdienas rūpēm. Mēs ar daudz neko nevarējām palīdzēt. Bet, grūtā brīdī maizgabalu mēs iedevām. Tā kā uz priekšu. Bet mums jāturas kopā. Kopā ir viens liels pluss, ka mēs varam izdzīvot. Paņem tik iedzēra, ielēj Natāšā, un sev arī. Tā būs rezultāts kārtējais, puskārtējais rezultāts. Tā būs kautiš un tā būs viss выяснено. Как ты лезешь драться? Ты не дерешься, ты лезешь драться. Ko jūs taisat? Muļteātri? Vismaz šodien varēja būt mierīgāk. Nē, mēs jau vienmēr. Ej, tak tu nesēd uz stūru, sēd uz stūru vismaz. Tu nevar sēdēt. Nē, kā katrs uzskat, kā katrs.
Nē, es negribu precedēt. Nu, kā viņš vai tā mēs uz kāsām atnākuši? Ja es sēžu tur, tā man ir precīzi sakal. Tas ir no kapus Tas ir latviešu vecais sakām vārds. Ja sabiedrībai mēs neesam vajadzīgi, nu tad kaut kā visā dzīves plūdumā mēs plūdīsim līdzi. Es varētu vienu dienu pateikt, nē, viss man pietiek. Nu. Ejiet uz visām pusēm. Bet viņi nomirst ar Ensendelē. Te viņi dzīvos jau 100 gadus.